saknēm un piederību šeit. Tātad aicinu Ingu un Ivi Groli stāstu par kraļiem. Tātad atgādinu jums arī, un vēlreiz arī klausītājiem, pusstundu dota. Es vicinu 10 minūtes pirms beigām, 10 minūtes un 5 minūtes. Un šajā laikā arī, protams, uzdot jautājumus, ir tādi un parunāties, ja vēlas, bet tas laiks ir piecīgi. Lūdzu, ar šo uz priekšu un to. Jā, bet cenšoties uz priekšu. Jūs jau varat domāt uz priekšu. Labdien, vēlreiz cienījamie konferences dalībnieki un viesi. Esmu Inga Grole, māksliniece un meita šiem burvīgiem cilvēkiem. Izabelē Grole, Ramiķē un Grafiķi Gunāram Grole. Groļi, tas ir
mākslinieki, tā kā ir Uzoliņa, Aleksandrs Dembo, Leonīds Āriņš, Jāzeps Bībols, Edvards Brūks, Kāls Zabrās. Brauc uz skolām un tie, kas ar skolēniem rāda biopozitīvas un pārunā izstrādes, kā aizdarbiskā audzināšana ļoti intensīvi tajā laikā notiek. Un jāpieņem, ka tie ļoti kvalitatīvi darbi un mākslinieki ar lielu atbildību attiecas pret šo pienākumu un ar prieku
zilpārkiem un gaiziņa brūgaviem, lai parādītu to noda pati, plus es ierakstīju pēc vietvārdu grāmatas, kur apmēram tās pļavas, tie kalni, tas žeidu kopts, tur pie Lubānas ezera atrodas. Tas ir aptuveni. Precīzi es nepretendēju, jo arī karta ierašana nav precīza. Bet tā, ar kādu aizraudību man patika to darīt, tēti, iziet, kā tur ierakstīt. Un tad, kad pēc izstādes šis darbs palika muzikas skolas dēļ, tad vienā reizē satiekot Kumsāru kungu, es jautāju, kā tā karte tagad dzīvo? Viņš man saka, tur tie bērni kaut ko raksta. Es teicu, paldies Dievam, tas tie vietvārdi turpinās. Es pat nezinu, ko viņi rakstīja. Un tad, kad kurzīte Janīnai tā šādu lietu stāstīju, viņa teica, ko tik tie cilvēki neizdomā. Ja? Bet tas, ka šī karte ir te, Madonā, man tas silda sirdi. Tā, tas, kad man vēl pilnīgi. Vēl viena kompozīcija, ko veidoju Madonai, nu, tie ir mani draugi tēli, ko es patiesībā ļoti bieži sastopu mežos. Nu, katrs mēs tur esam ogotājs, ceļotājs, kas jau mēs īsteniem savas zemes ļaudis esam. Un es vienmēr mežā ejot redzu kaut ko. Nu, un te ir koka gluķi, kurus es apgleznoju, un tās galvas ir no keramikas, un katrai galvai ir divas sejas. Nu, arī ar to, kā mēs cilvēki esam, jā, vienreiz smaidi, vienreiz tā, vienreiz šķitā. Un tagad visu no keramikas uztaisīt es tomēr nevarēju, tad es izmantoju vēl šo materiālu un tie pat to koku, bet patiesībā tas arī bija lielākā daļa no šeit, nu, Bargavas meža, jā. Bet viņi visi bija apgleznoti. Tā. Tas mans, par šo darbu es stāstu studentiem. Jo tai pašā mežā līdzot bieži var novērot, nu kā kaut kas ir nokritis, apaudzis, un vienreiz redzēju pudeli, es neatceros kādu, kad kokas sakne bija ieaugusi, tātad nescik sena. Un pēkšņi man tā doma, ka mana keramikas tā materialitāte varētu būt ieaugusi tajā pudelē un pastāstīt, bet, nu, protams, vajag vēl kaut stāstēs. Es domāju, ka tie ir tie dzērāji, kur viens ar kāju pudelē, viens ar galvu, cits ar roku un tā tālāk. Bet kāpēc studentiem stāstu? Tāpēc, kā sarūpēt pudeles, kā sarūpēt. Man liekas, man bija kaut kur 100 tās pudeles, jo visa tā viena zālīte bija pilna. Un tad es zinu, ka es izdomāju, lai stāstam būtu uzsvars pievienotā vērtība, sāku dzert pati. Sapratu, ka es tik daudz neizdzertu, tad jau sāku prasīt studentiem, nu, lai tā kā ziedot. Tad viņi iepazīstījās, kāpēc tu pastāstīji tādu, ņēmu no akadēmijas izkastē, Otra vārds, nu, es nebiju, uz cik nav ielas, vienas nav, skatos pamesta. Ja man domāju, kaut tās kamerās fotografētu, cik kā profesori lasa pudeles. Un otrs stāsts šai kompozīcijai, ka vajag uzsvaru uz to keramisko daļu, bet tās etiķetes viņas jau tā kā dominē. Un tad noplēst tās etiķetes, ticiet, grūtāk darotās un darījus nokasīt, lai viņi nebūtu. Un cēstu alumi viss izturīgākās, darījus grūtāk. Tāds tas radošais stāsts, kā
augšā ir melnā māzeme, tad tur ir kaut kāds smilšu slānis, māla slānis, un tad beigās tur, kā nu kurā vietā, ja? Un šeit ir šķidrs māls, dažādu krāsu, lietas ģips šajā formiņās un veidojot tādu diezgan neprognozējumu, ja, tos salējumu, lai viņš iznāk. Bet tas, ka, un te ir 365 bumbas, tik cik gadā dienu. Tad, kad es uzsvars uz vārdu iesmērēju Madonas muzeju, viņas, tad jau bija palicis mazāk, jo man pa gadiem Simts. Jā, tad redzat, kur es biju pārējās izsaidējusi, ja? Bet arī gada garumā gandrīz katru dienu es vienu bumbu uztaisīju. Un kad sākumā dzīvē bija tāds tumšs periods, un es sapratu, ka es nestrādāšu, es nojūšu. Bet tā kā es domāju, ja nojūšu, kur es tur palikšu, vai man tur dos mālu, tad es domāju, labāk strādāšu bezjēgā, bet strādāšu. Un tad tas darbs sākās tikpat kā bezjēgā ar tumšo, bet gada beigās jau man lējās pilnīgi gaiši toņi, dažādi gaiši māla toņi, dažādi, ja. Nu, māla ir krāsas diezgan. Vēl viens darbs no šīs izstādes, kad braucam no Barkavas uz Rīgu, brauc tās mašīnas ved to mūsu mežu uz jūra aizjūrā. Un tu vienmēr redzi, kādas ir tās koku gadskārtas, jā, tur viena lielāka, mazāka, viena tumšāka, gaišāka. Un tad šie darbi radās tā ietekmē, jā. Tur neskaitīju, cik tā krava, šī krava ir liela. Tad ir pagājuši vairāki gadi. Es, protams, strādāju kā keramīks ar visiem materiāliem, kas ir keramikā. Bet tas siltākais, tas, kas man tā liek labi justies. Nu, tā kā es tur pēc pirmajā stāvu uz zemes ar tām liekām kājām, mālājās, tā labā sajūta tieši no māla. Un tad es jau palieku gudrāk par gadiem un saprotu, ka varbūt var nededzināt, var kaut ko darīt arī nededzinot. Un man to izstāda Zemes bērnes Madonā, kur ļoti būtiski ir, ka es ar māliem glaznoju. Man studenti zina, ka man interesē tie māli, un tad šādi no kaut kurienes atved. Un visinteresantākais tonis mālam bija no Labrava. Tas ir no Liepājas uz Ventspili jūras vienā gabaliņā, kur nogrūmā bija hakija zaļš māls, kamēr viņš nav dedzināts. Un tad no vietas, kā izdedzina, viņš ir gaišs, vilšanas, tur tā parasti. Un tad es ar šiem māliem izdomāju paglaznošu. Ja ir tik daudz toņu mālos, ja varbūt tur nav koši zila, bet patiesībā ļoti toņi ir pietiekami daudz. Nu, man kā keramiķim vajag nevis apkarolējumu, bet kārtīgu faktūru, kā tas ir. Šis darbiņš saucās Mans ceļš, jo ticiet vai nē, tas Lubānas plānos bērnībā bija rudeņos vai pavasaros, tad tiem dubļiem jāiet, un tu nevari to kāju izcelt, tu nevari viņu izcelt. Tad es nekad pēc brīdī nebiju iedomājusies, ka man šis pats māls būs mana maize, mans veldzējums, kas man ir tā sakārto, nekad nebija iedomājusies. Šodien tas tā ir. Un tur vēl ir, es no tāda drauga aizņēmos riepu motociklu un nobraucu par to glaznu. Jo man vajadzēja, ka tur arī kaut kas ir braucis. Un tā. Vēl viena kompozīcija Mešs, kur te ir tikai fragmentiņš, bet nākamā kadrā būs, ļoti gribējās sasaistīt ar dedzinātiem māliem šo glaznu. Un te Madonas muzejā viņa bija, kad tā ir glazma, un tur ir visi Latvijas māli pēc krāsām.
mums ir vēl viena glezna, kas saucās Horizonts, jau piemīstās. Un arī turpat bija eksponēta, tas sarkanais ir lodes mals, kur ražo ķieģeļus. Viņam tiešām viņš ir tik sarkans, kurš, tas tāpēc, ka ļoti daudz dzeles oksīda un tas oksīds, ko tomī tur tas pakīt palākais, tas ir no tā laboratorijas. Vēl viens darbiņš, kad raku Barkavā mālu, lai vestu uz izstādi šeit, Madonā, tad vienā tai rakuma vietā parādījās tādi interesanti mālas doņi, un tad es uztaisīju vēl termikā, nodedzināju un ieliku, bet kā no tās senes malainās nāk tie cilvēci. Nezinu kāpēc, es nezinu. Nav ko darīt laikam. Nu jā, tad Madonas muzejā tieši šeit bija Barkavas māli. Man laikam, cik atminos, tik kaut kādi 8 maisi ar Barkavas māliem. Jo man vajadzēja ekspozīcijā parādīt, kā viņi ir zemē. Ar visām sapnītēm, ar visam... Kas no muzeja paņēma rozē, nevajadzēja man vest atpakaļ. Bija ļoti priecīga bija, bet patiesībā tā ir un tāda kā smaga zeme, bet ja tev ir kaut kāds tāds lidojums domu un ir rokām gribas to darīt, to, kas ir tik patīkami, tad var uztaisīt, es ne par sevi, es domāju, var teikt par brīnu lietas uztaisīt. Tā, te vēl viena gleznu faktūra, kā patīkās darboties. Tās atkal ir saistīts ar Madonas mālu, tas nav kaut kas. Barkavā bija tīpera ferma, kad es biju bērns. Un tad, kad viņi nobeidzās, tad tur viss tur mētājās. Un man tās bija savācis tos siedus, kā tie putni bija tur ierobežoti. Un tā viņi gadiem stāvēja. Un man nezinu, kāpēc skatos, un es domāju, tā kaut ko no viņiem izdarīšu. Nu, biju tad jau gudrāk un viltīgāk, vairs pati nedarīju. Sarunāju cilvēku, kas man visus sapniem zināmus izmēros, un pēc tam vēl viens muzeja cilvēks palīdzēja salikt šos kubus. Un meitenes man izstāv veidojot teica, bet mēs tur ieliksim tos savus cilvēciņus no tā malus pudelēm. Tas bija Covid laiks, un tad tur kā sīteris redzi, kā var cilvēks ir sasaistīts, ierobežots un tā. Tad mēs jau varam visu ko piedomāt, ja? Tā, vēl viens darbiņš, kas tagad ir Madonas muzejā fondos, bet kāpēc viņu rādu? Tas ir atkal, tas ir gan mans ceļojums ar studentiem uz Florenci, mums tur bija mācība brauciens, bet kādēļ viņu kā radošai idejai nav robežu. Šos kartonus es no miskastes izvilku. Es būtu, kāpēc jāpērķies var no miskastes izvilkt dažādus gabalus. Un tad tā kā es diezgan daudz vienu periodu keramikā ar caurumiņiem un strādāju, tad es tur vienkārši tā kā bakstīju tos attēlus, jo Florence tonāli man toreiz ļoti likās šai tonī plus zaļi un sarkani logu žalūzijas koka. Vai tā pati pilsētas tonalitāte tāda. Atkal kādu
augšu, lai viņš nesabrūk, tad man ir tur jāiepauzē. Un šos zemes stoņus māla es šādi darbojos. Vēl jaunie materiāli, epoksīda sveķos, tā kā iesaldēts tas keramikas materiāls, jo tas, tā kā ledus efekts, tā kā zemi būtu iesalusi ar tiem. Tā. Teču rezervāts. Ideja radās, ka tu dzērveļu steidz šobrīd pelēkas sūnas, kakīs sūnas, tad tu tie melnie ezeri, tie steidītes, kas te ezerā ir, viņš tā arī saucās Teču rezervāta atmiņas. Nē, viņš saucās Novembris Tečos, tagad atcerētos. Šeit jau gaišāki toņi to pašu saucamo printēšanu. Tāda atkal man nav miera, nabaga varkava. Vienu gadu, man liekas, 16. gadā roku pie brālēna, ko mēs pieminējām, kartupeļus, man katru kartupeli jāizņem no māla maisma. Tas ir ārprāts, jūs nespējat iedomāties, kā cik mālaini tur ir tā zeme. Es ņemu pēkšņā ideja. Māja, vieta, māls, un man ir ideja. Es taisīšu izstādi un aicināšu parpaviešus parakt zemi pie savām mājām, pierakstīt šīs mājas mājvārdu un tādā veidā uztaisīšu tādu ētījumu par māliem viena pagasta ietvaros. Man atnesa 32 saraktus maisiņus ar mālu un mājvārdu. Ļoti grūti pārstrādāt, ļoti grūti. Zinu, ka laikam neviens ieravības neņemtos. Man tā vajag. Un tad šeit ir, kad viņi vēl nav dedzināti, ir uzliekot potiņi un katrā tās vietas mājvārds. Bija izstāde arī šeit atvesta no Barkavas pagasta, tur varēja tā iepazīties. Te atkal tie printētie darbi, bet doma saucās Mākoņu kalns, ar domu, ka ir gan mākoņi, gan kalni, ar tādu, baltumu, jā. Tur viens mākonis bija lietus mākonis, man speciāli. Ļoti daudz ietekmē daba, mēģināju veidot smilgu, tādu sajūtu, tad tie baltie ir porcelāna, tādi šķīrieši, bet viņi ļoti atgādina smilgas. Atkal kārtējais mešs, šeit gan ir fotogrāfija un darbi, kas tagad ir Barkavas pagasta, tur ir zālīte tāda. Ļoti daudz strādāju ar gaismu, patīk. Šeit ar viena, ko gribi, var patiesībā izbaksīt. Tad atkal atrodot vecu dīvānu mežā izmestus sarūsējušas tās atsperes, un tev rodas doma, tas ir sadedzis un nācis caur uguni, un keramika caur uguni, un tu vari panākt zeltījumu, kā viens tā kā sabojājas, un otrs tā kā ejot to uguns ceļu var uzdzirkstīt motorī pielikt to porcelānu. Ļoti daudz visi šie dabas elementi, ko sastopi ietekmēt var cilvēku. Jā, man tas ir viens no tādiem, un visu laiku fotografē, un tev rodas pēc tam idejas darbība. Tas ir koks nozāģētais. Un šeit vasarā pie ezera krasta čiekuri ar visādām līniju ritmiem, ļoti slikti redzēt, nevajadzēja laikam likt. Tad atkal parpavieši prasīja, novads dot finansējumu vai varbūt kaut kādu vides objektu. Aicināja mani padomāt. Zināju, ka viņi jau man palīja keramikas, bet zinu, ka keramika nestāv mūsu klimatā, tur jābūt speciālam dedzinātājam.
nenormāli daudz paradigmu. Tagad droši vien vairs nav, tagad tur atklājās, bet reiz Ozolos mēs Godavārds ļoti daudz lasījām. Viņš naktī tumsā izgaismojas. Kāpēc šāds risinājums? Tāpēc, ka Varkavā ir baznīca no akmeņiem un ķieģeļiem, un tie akmeņi, kas tur ir salikti, es aicināju vietējos cilvēkus no saviem laukiem savākt, lai, kā brīdības pieminēt, un arī savāca naudu uzcēla, ja? Un cilvēki atnest tos akmeņus. Un tagad tie no visiem Varkavas laukiem viņi ir. Un šādi izspēc ar visu Varkavas baznīcu tumšajā laikā automātiski iedeves apgaismojums, un tā dzirdes Varkavas ozols, gaismas ozols. Tā. Varkavieši man arī paprasīja varbūt kaut kādu Varkavas pieredzes, tādu kā suvenīru vai kā lauku, un es piedāvāju šādu risinājumu tam ozolam no māla, un tur iekšpusē, kur tā lapotne tādas košas, sarkanas, oranžas glazūras. Tas kā pelds. Tas arī viss ir par cik ir noslēgums? Man vienas, varbūt jums ir kāds amizants atgadījums. Nu, ja Godalas vārds par Rīgas vielām, un kartons, man izvestēm, ko kā? Nē, visu, ko jau var. Dažreiz jau ir akmeņas atnāk, vienkārši atnāk, jā. Es laikam tā kā par to nepadomāju, es vairāk orientējos, kas man saistās ar Madonas novadu un mežiem, kur es esmu piedzīvojusi. Bet to vienu kompozīciju, kur bija tie koka bluķi ar tām galvām, es daļu toreiz pēc izstādes atdāvināju, kā visi braucam garā, tagad ir atjaunotē ēdināšana, smeceriem piedot, man jau sākās šitie te gaidīšana. Un ilgus gadus tur stāvēja, jau man bija liels prieks, ka tomēr vēl laikam beidzot saguva, un es nemaz to pārāk nepārdzīvošu, jā, tā. Bet tādus uzreiz laikam nevar iedomāties. Labāk kaut ko pajautājiet, lai es jums kaut ko samūdēšu, tas nebija vai mēģināju. Tiešām kaut kā neatceros tādu, jo visu laiku jau, ja tu esi dzīves cilvēks, tad tie notikumi, viņi gadās, un ir ļoti interesanti, bieži vien un tā, bet piedodiet, ja par rekundā neatceru, pietiks ar tām pudelēm, Un tai kataloģijā var paskatīties arī tos darbiņus, ko es nerādīju te, jo tur ir tāds viens periods un tā. Līga, studenti daudz mācās keramiku. Vispār es jau nezinu, kam jāsaka paldies. Jāsaka Daugavpilī paldies. Viņi tur ar Latko vārdu, ar laikmatīgās keramikas, mums ir pieplūdums. Mazākais daudzums, kad es no 86. gada, kā pabeidz akadēmiju, tur strādāju. Es vispār ārprāts. Bija periods ap 2010. 8. Tad likās, ka ir knapi. No mūsu budžeta vietas ir 6, jā, kā lielākajā daļā nodaļu. Un visas bija aizpildītas, bet mēs tā sastrīdām, būs vai nebūs darbiņš. Jā. Tagad ir 12 pretendentu uz tām 6 vietām, arī maģistros, jā, mums ir pārsteigums, bet es sajūtu, ka tātad mēdī pievērš uzmanību tām keramikas izstādēm, par viņām runā, un tad tas jaunais cilvēks izdzird, ka kaut kas tāds ir, jā, un es domāju, ka tas ir, tā kā mēs nokomplektēt vēl varam, ļoti daudz ienāk tās jaunās tehnoloģijas, visādas krāsas, visādas. Mums neviens students vairs neprot virkot parasto amatu, mēs neprotam, jo tam nav laika, kamēr tu idejas domām, ja keramikas dibināšanas laikā 24. gadā, kad
bibliotēkas vadītājs Rudolfs Pelše ņēma meistaru, kas to darīja viņu vietā, Tad pēdējie, var sakot, visi padomju laika studenti paši to darīja, mums nebija tā, ka mūsu vietā kaut kas, mēs smējamies, ka drīz vecā paudze, kas prot, izpildīs studentu idejas, mums būs darbs, jo viņi nevar, jo viņi nestrādā vienā. Viņiem ir fantastiskas idejas, nekā nesaka, bet viņi viņas nevar, jo visu laiku glauda. Viņiem nav vajag, jāglauda. Droši vien vieglāk nekā sēdēt un virgot. Vaigu domi satiekas ar tev fotogrāfijā, ka tev šeit rokas apsietas. Saka, kāpēc? Es saka, nevaru vairs pavirgot, kad virgoju, te viss ir tā savilkts, tā kā jaunam cilvēkam rokas jākā. Pirksts, tas mums viss nav. Es te mēģinu tā runāt, lai nav tik saspringti. Jā, es tātad var dažādi, malu var šķidrināt dažādās pakāpēs, bet man ir svarīgi faktūra, un tātad man vajag biezu, kura izkaustot noteikti nokritīs. Tāpēc es mālam lieku klāt ūdenī šķīstošu līmi. Es lieku ūdenī šķīstošu līmi. Un tā ir PVA. Ar to vien nepietiek, kad tu zaudēt. Nē. Es atkal no vecām mēbelēm preskartonu, ko izmet. Es dzīvoju miskastē, lai es vācu, tad šķirāģēju, un tad uz tās rūtainās malas, puses pārteicos, nevis tās gludās, bet tās, viņš to labāk aizķeras, jo man ir svarīga faktūra. Andris Eglīts, kas te uz vecpiepaugas pusi tur kaut kādā savā bedrē, savā audagu pa zemi tur, viņš tā kā aktuālēja, viņam nevajag, man vajag to faktūru. It kā jā, neesmu vēl novērojis, ka kaut kas kristu. Ja kritīs, tad tas ir, lai tā ir labs. Ko tu tur izdarīs? Jā, bet nē, tā, laikam to līdi tā nedarboja. Vai iegūti to noteikti garišā pašā vai? Nē, godīgi atzīšos, tās gaišās vietas, tas gan ir ne Latvijā iegūts malas, tas ir Kaulīns, un mums tuvākā vieta, kur Kaulīna Rodzemē ir Ukraina. Ja? Tagad no Ukrainas nevar, mēs pērkam, droši no Ķīnas, ja? Bet Latvijā baltās iegulas nav, ja, tagad tā. Pie visa šī mēs varam pateikt, ka pudeles, ja kas, joprojām vienmēr sievi, tas var aizņemties, vai nav jālūs. Labi, jā. Tās ir joprojām dzīves, un vismaz, protams, dažreiz. Jā, esmu redzējis, ka ir līdz apdzīvē. Tas jums bumbas stāv krājumā, ja vairāk. Kur tās pārējās? Bet tā, ka man nav vietas, man nekāds darbnīcas nav. Ja, un es laimīgi, ja kāda muzejā visu var